Mēs esam vecāku mājā, vecāku mājas virtuvē. Šī ir vieta, kur var nākt vecāki no visas bērnu slimnīcas un pagatavot sev maltīti, ja ir tāda vajadzība. Šī vieta ir svarīga, lai vecāki tajā brīdī, kad viņi ārstēs bērnu slimnīcā, varētu saņemt tiešām atbalstu. Vecāki šeit var nākt, pārnakšņot, iedzert kafiju, izmazgāt drēbes vai vienkārši aprunāties. Un ar novembri mēs esam uzsākuši ļoti nozīmīgu projektu, kas ir īpaši vērsts uz onkoloģijas mazajiem pacientiem un viņu vecākiem. Onkoloģijas nodaļā bērni ārstējās ļoti ilgi, gadu un pat vairāk. Visa dzīve pārvēršas par tādu dzīvi mazā istabiņā. Un līdz ar mūsu projektu mēs cenšamies mazliet ieviest šajā mazajā istabiņā, kur ir ļoti daudz medicīnisku ierīču un mazliet normālību. Vecākiem ir iespēja sarunāt auklīti, lai varētu kaut vai stundiņu aiziet pastaigāt, kad bērns tiek pieskatīts. Ir fizioterapija, kad ir iespēja izkustēties, ir deju un kustību terapija, ir mākslas terapija, ir iespēja uzzināt par ēdienu vairāk. Kad ir onkoloģiska saslimšana, uzturs ir ļoti nozīmīgs. Mūsu projektā ir uzturs speciāliste, kurā sniedz ļoti vērtīgus un nozīmīgus padomus par to, kā uzlabot savu ēdienkarti, kā daudzveidot, un lai tā būtu veselīga un attiecīgajam dzīves smagajam brīdim piemērota. Bērna saslimšana ar onkoloģisko slimību, tas ir viens no lielākajiem stresa faktoriem, ko vecāks var piedzīvot. Ir pētījumi, kas liecina, ka bērna saslimšana izraisa vēl lielāku emocionālu pārdzīvojumu nekā paša cilvēka, pieauguša cilvēka saslimšana ar līdzīgu slimību. Līdz ar to šis atbalsts, kas tiek sniegts onkoloģijas nodaļas ģimenēm, šķiet nekad nav par daudz. Un tāpēc es ļoti priecājos, ka mēs atkal varam veidot šādu projektu ar sociālas rehabilitācijas programmu onkoloģijas nodaļas mazo pacientu ģimenēm. Ceļš uz priekšu.